Un cik tev būs gadu, Liena? 2. Nē, tev būs 2, saki. 2. 2 tev būs. 3 vēl jāpagaida drusciņ. Būs arī 3, jā. Mēs esam ciemos pie Mārtiņa un Sārmītis, Mārtiņa ielā. Mēs te dzīvojam nepilnu gadu. Un pirms tam mēs dzīvojam Rīgas centrā, Bruņinieku ielā. Mēs īrējam dzīvokli, jā, īpašnieku vārdiem, sapratām, ka tās cenas tuvojās ļoti tam kredīta apmēram, tā kā mums tur liela starpība īstenībā nav, vai mēs īrējam Rīgā, jo Rīgā mums tāpatās to dzīvokli vajadzēja palielu. Mums ir 4 bērni, 2 meitas, 2 dēli, jā. Lielā meita mums jau pavisam liela, viņai šovasar jau būs 17. Mums abi dēli mācās Babītes vidusskolā, viens šogad beidza 7. un Valters beidza 4. klasi. Bērniem jau vajag gan kustēties, gan atpūsties. Un īstenībā pat vecākiem to vajag arī tikpat daudz. Cik es zinu, Saliena jau taisās vēl turpināt. Tas nav tā, ka tas tagad uztaisīts un viss. Jo visā tādā ģenerāla plānā vai master plānā, kā viņi saka, daudz ir tās lietas, uz ko ir akcents. Nav daudz tādu projektu, kur domā un teiksim, ilgtermiņā domā par iedzīvotāju. Es domāju, lai tā lieta saglabātos visu laiku, ka tā pievienotā vērtība visu laiku viņa tiktu uzturēta tādā pat līmenī. Un tad es domāju, ka tagad jau es labāku vietu nezinu.